Viņa nebija no tām, kas tā ucinājās ar kolēģiem, tur tā ķuķi vai kaut kā tā mīlinājās vai ļoti frivoli bija. Nē, viņa bija tāda samērā vēsa, tāda atsvešināta, distancēta. Varbūt, ka tie bija viņas gadi, kas to noteica. Viņai, protams, arī bija zināmas veselības problēmas jau uz to laiku, un faktiski bija tāds jautājums, vai viņa varēs fiziski to, vai viņa nevarēs par to, ka viņa to var nospēlēt, par to jau nebija nekādu šaubu. Vienkārši vai viņa varēs pārkāpt attiecīgām slieksnītīm vai noiet pa vajadzīgo laipiņu, kā bija scenogrāfijā, tur tādas laipas pāri visai skatuvē. Raksturojošākais droši vien ir tas, ka viņa sēž tur aizkulisēs vai stāv, viņa ir tāda ļoti atturīga un koncentrēta, un liekas, ka viņa ir vienkārši sakritusi tāda čupiņa. Tur diez kas jau nebūs, kad viņa ies uz skatuves. Ja? Un tiklīdz ir tā viņas aina, viņa iznāk, un viņai balss ir skanīga un stipra un skaļa, un viss tur notiek tieši tā, kā vajag. Jo viņa spēja ļoti labi saņemties un darīt to, ko vajag. Patiesībā tā jau aktieriem arī ir. Tā ir tāda tā kā izdzīvošanas iespēja viena, ja? Sev vēl pierādīt uz skatuves, un tad tu jūties, ka tu vēl eksistē. Tad tas ir pilnīgi saprotams. Tas tāpat kā, kad aktieris ilgi nav bijis uz skatuves, viņam liekas, ka, ja viņš tiks, tad viņš gan pateiks, ka viņš vēl ir šai dzīvē, viņš vēl kaut ko var pateikt arī no skatuves. Bet tāds siltums no viņas, protams, nāca. Mums tās lomas arī bija tādas, mīļas radanieces, vai ne? Un tad viņa bija ļoti silta uz skatuves, un tur nebija nekāda tāda. Kas arī vēl raksturīgi? Viņa nemācīja jaunos kolēģis. Vismaz man tā bija sagadījies. Viņa man nedeva tur kaut kādas tādas padomas. Ļoti korekti gaidīt tikai, lai režisors kaut ko pasaka. Reizēm ir ļoti palīdz, ja vecākais kolēģis saka, tu zini, tu pat dari tā, un tā būs ļoti labi. Tāda brīnišķīga padoma. Viņas es neko tādu īsti neatceros. Viņa varbūt bija pietiekami aizņemta pati ar sevi tajā laikā.